Čau! Likšu klāt kasti Motorolerim Hyundai PCX, kur viņi ir. Pielikšu viņai klāt kasti. Te nāk tādas divas skrūves. Šitās jānoņem nost. Un tad es kaut kādiem klipšiem te ir tā kā jānoņem tas plasmas jānocēm. Jātavalni šitas vāks nost. Un tad es to visu parādīšu, kā man sanāks. Tad te ir, kur ir stiprinājumi. Tādi stiprinājumi, kas liekās klāt viņai. Kur speciāli kaut kādu givī tā kā ražo Hyundai vai tad interesanti, kā to kasti. Kur pati kaste. Pats šitais te kaut kāds te modelis itam tai kastītē. Man diezgan patīk viņa. Viņa tāda diezgan ietilpīga un forša. Un tā kā ar atzveltni ir, ja kāds tur grib līdzi braukt vai kaut ko. Un tad jāuzliek tulīt viņu izpakošu un pamēģināšu pielikt klāt. Davai. Un ko taisam vaļā? Tā. Paklojam ārā. Tāda tā kastīte. Tāda tā kastīte. Saprast viena atslēga, varbūt otra ir iekšā. Tāda viņa izskatās. Oteņa diezgan nav liela. Tā atzveltne. Viņa ir, te nevar saprast, te ir kaut kur cik litri. Nevar saprast. Labi, to es pastīšos. Tāda viņa ir. Tad, kur atslēga. Taisījās. Šitā viņa taisās vaļā. Laikam piespiežot to pogu. Tad te viņa ir. Tas ir smuki. Tas ir kaut kāds paliknīts apakšā. Tad viņai vēl līdz nāk tāds kā pāri siets. Stiprinās uz šitām te vietām. Sietiņš kaut ko vēl var uzlikt kādu telti vai kaut kādas lietas. Un tāds pats paliknis. Kura piestiprinās tas viss. Tūlīt likšu klāt. Vai skatāmies, kā man sanāks. Tādas divas standarta skrūvītes. Tā īsti tur nav. Ieliksim šeit. Tad viņš teica, tā, kaut kā
Ar mānīšanu var nomānīt nost. Arī bija godīgi. Nekas vajag tur nesanāk. Nu, atlece. Laikam sapratu, viņu vajag tā kā uz sevi. Tā kā man nāk tie klipši. Tā vienkārši uz augšu nāk. Tā, neko nenorāvu. Laikam nē. Viņam diezgan interesanti. Šitas vāciņš, šitais, kur ir pieskrūvēts uz vienas skrūves, tāpēc viņu baigi viegli nevar noņemt nost. Tad ir galos šitādi te, tā kā velkam uz augšu. Ja viņš teica, izliec ārā siltā vai siltā telpā, uzsildīt, un tad viņš smuki nonāks nost. Es tak nezinu, kur viņš tur turējās šito te. Man, aiz šitādiem te maziņajiem. Viņš turās pa sāniem, okar šitien ir 1, 2, 3, 4, 5 gabali. Un 2 šitie. Tad viņš smuki ņemās nost. Un šito te mēs skrūvējam nost. Skrūvējam nost. Tā. Viņu kaut kā var pabīdīt. Man tā liekas. Jā, ot pabīdam un noņemam vāciņu nost. Okur. Viņam sanāk šitās te skrūves 4, bet jāborē nekas nav. Viņš kaut ko teica, kaut kādiem iepriekšējiem ūdeņiem bija tie caurumi jātaisa, bet te nekā tāda nav. Viņš diezgan smuki. Tūlīt paņemsim šitos te detaļas šitās. Tā. Vajag šito attaisīt vaļā maisiņš. Nu, ka taisam vaļā. Tad droši vien ir instrukcija. Pasties, viņš pat paredzēts ar PCX. Izrādās šitie te 2 koferi ir, viņš pat ir parādīts, kā tev te viss ir jāliek. Baigi forši vispār ideāli. Nu labi, jāskrūvē ar to turvaļā. Tad jānoņem māciņš. O, feini. Te tas šablons, kā izgriezt pareizi. Kaut ko, nezinu, caurumus. Tad šitāda instrukcija. Īsnībā tad ir šāda instrukcija. Un atgriežamies atkal apakaļ. Tad ir kaut kāds preces. Tad es te. Kur paši tie stiprinājumi, kas nāk te klāt laikam. Šitā.
šitā te. Tā, un te ir skrūves. Un kur ir skrūves? Visāds baigi. Īstenībā ļoti forši, kad ir tā kā gatavs viss. Jā. Nu, pagriez video apakaļ pastījos. Domāju, ka man nolūza šitās austiņas. 1, 2, 3 un 4 ir jābūt. Nu, nezinu, Japānā ir viņi tā, viņi noņēmuši no vienas puses gandrīz vai teikt, davai, dodiet man jaunu vāciņu, nu, stulbi, jauns motoroleris un jau viena klipšana, it kā. Nu, it kā, ja tu ņem spiedviņu, nu, ir viņš tāds, nāk uz augšu. Te, nu jā, te viņš ir stingrāks. Te viņš ir stingrs klāt. Te viņš reāli. Tu var paliek nost, tur, kur ir austiņa, tur nevar. Nu, tāds, tā kā bišku besi ārā, ka nevar būt viss normāli. Nu tā, uztaisīju caurumus, sanāk kaut kādu 13 es uzliku. 13 atzīmēju, tas ir tie viducīši sanāk. Vajadzētu tā būt, jāņem ir urbis. Šitie īstenībā ir resnuma ziņā. Tas trubiņas ir tā kā 11 pusi. Droši vien, ka 12. Varbūt es atradīšu 11. To 11 pusi kaut kādu urbi. Bet tajā pašā laikā, nu es viņus vispār būtu taisījis tās trubiņas, lai tā kā tieši uz 8 ir. Un tā baigi tāds ļurbājās viņa tur. Nu tā skrūve te, jo ja tās ir uz 8, tad iekšā viņai ir, tai trubiņai, iekšā viņai ir 11 pusi. Pagaidu, un ārā bija, nē. Ārpusē ir, iekšē ir 11 puse, ārpusē ir, tas ir 17. Droši vien 18 varētu būt. Jā, kaut kāds arī 17 puse. Un tā, nu, šitais te neko, nu, jāliek uz līmes, jāiespiež te līme, lai viņš nenāk vaļā, nu, blin, tā ir, nu, nezinu, tagad iedeļ tā vāciņa, tur teikt, lai dod citu vāciņu, nu, arī nē, nu, nezinu, nu, labi, pielikšu to līmi un viss, un aizmirsīs pa to, kas tur ir. Davai. Izborēšu vispirms mazāku. Reglīti borēšu. Ot, iztaisīšu caurumu. Ot. Un tad ņemušu no otras puses, lai nav tāda atskabarga, kur. Un te uz urbja, varbūt to redzēt, ir 16. Borēšu līdz tam 16. Labi, ka tas urbis ir ass. Man liekas, kad ir. 16. Nu tā, izskatās ir pa vidu. Vajadzētu vismaz būt bišķīt. Un kur varbūt ir tāda kļūda. Bet tas nav nekas.
Un tas rāmis īstenībā arī diezgan stingrs ir, tas viss ir alumīnijas. Okor ir pieskrūvēts, okor ir nesošais rāmis. Un tad tas alumīnijas viss šitā foršā vieta. Tev nav pašam jābūvē, viņu jau Honda ir uztaisījusi jau pati. Te tikai okur ir jāieliek iekšā skrūves. Un jāuzliek šitās te, un es jau izborējis smukas caurumiņus. Ot, viss 4 ir ideāli, kā vajag. Ot, un tik jāuzliek virsū, jāuzstiprina pa jaunu un būs ideāli. Tā. Liekam viņu virsū šitā, ar šitiem te visiem, lai viņš ir tā kā, uz iekšu, lai smukāk, jo, ja tu jau uzliks uz otru pusi, tad tev viss tās skrūves redzēs. Labāk viņu likt šitā. Jo es domāju, ka viņš, nu jā, viņš šitā arī ir, viņš savādāk, es saku, nesmukļos. Tā ir interesanti, ka viņi ir uztaisījuši tā kā tādu šitā viņu. Nu, ja viņš tūra to bagažnieku, man vairāk neko nevajag. Tagad šo te palikni liekam klāt. Jo. Kaut kā tā. Un viņš te ir arī mazs skrūvīts, laikam. Man tāds kādreiz bija. Un tad viņu atkarīgs, kur grib sēdēt. Šitā vispār jāliek ar tām caurumiem uz turieni. Tā. Nu, tā viņš apmēram ir. Tā man sanāca. Es uzliku šitos stiprinājumus, šito. Turēties viņš turās. Te viņš no apakšas man ir. Man ir atzīmēts vietas. Aflomīti tas nekas. Un tās skrūves bija. Oriģinālās ir garas, nu drausmīgi izskatās. Tad es uzliku mazāks skrūvītis, un te viņš turās it kā. Kā varētu jau te tādu platformiņu uztaisīt no, tad varbūt alumīnija, lai viņš stingrāk, bet, nu, es domāju, ka viņš jau ir labi. Un taisni viņš ir, šitā viņš izskatās no aizmugures, okur no sāniem, un tad te man uzsēdās virsū. Šito te pamērījām te to aizmuguri, lai tā muguriņa ir vairāk, nu tā kā galīgi foršāk ir te. Nu, es domāju, ka būs labi. Es vienu lietu uzlikt. Nu jā, tā izskrūves bišķīt palika pāri. Un tad vēl viena detaļa palika pāri, bet to jau es zinu, kur viņi nāk. Šitā mēs viņu noņemam. Šitā piespiežam. Tad ceļam uz augšu un izmācās smuki ārā. Un tad tā bagažnieks man ir cien. Attaisam vaļā. Un dabūnam šitā te divām skrūvītēm. Šite viņš ieliekās iekšā. Tā un
piešķīžos. Un divām smalkām skrūvītēm. Un kā senos laikos, ja kāds ir jaucis ārā šitās te lentu kasetes. Un tādas gandrīz tikpat lielas. Tad man ir speciāls mazais skrūvniezīts. Un viss liekam virsū. Šo. Tā, saskrūvēsim. Hop, ir. Tā, šitais. Neaizmirstam visas detaļas salikt. Lai pa ceļam kaut kas nenokrīt, nepazūd. Galvenais kādam neuzkrīt virsū vai kaut kas vēl nenotiek. Čau. Nu, domāju, kur ir otra atslēga. Nu, nevar būt, ka viena tikai. Tā smukā atslēdziņa. Viena. Izrādās, otra ir. Šito te. Otra ir. Un kur ir tas plakalaiņš slavenais, tik smuks īstenībā. Un kur tie mitrumi un kaut kādi. Tad ir vēl kur otra atslēdziņa pielīmēta. Nu, pa smuko, nu. Super, tā ir rezervis. Ai, čau. Tad līdz nākamajam video. Tad jau es nofilmēšu, cik es būšu kaut 1000 kilometrus nobraucis, kā ir sajūtas, kādas, nu, tas iebrauciens. Un tad to stiklu vēl pasūtīšu lielo. Tādu augstāku, jo, ja liela gabala jābrauc pa pilsētu vēl neko, bet, ja liela gabala jābrauc diezgan no rīta, tā kā krūtīs vējš sitās. Pastīšos, pasūtīšu, tad jau uzfilmēšu. Čau!